Labrīt, Latvija! Mani sauc pats Māris Ozoliņš. Un mans inspirators un inspirations bija, es nerunāšu par visiem amerikāņiem, teiksim, kā Alex Jones vai Mike Adams vai Steve Peters vai SGT Reports vai, piemēram, Dan Dix vai Jeff Bergs. Es nerunāšu par tiem cilvēkiem šoreiz, bet mana inspirācija, tāpēc, kad es ikdienā runāju angliski, ja? Bet es izlēmu, man inspirācija uznāca, es atradu internetā, viņa vārti Žigimants Krēsliņš. Žigimants, what the fuck, kas tas par vārdu vispār ir? Varbūt Zigis viņu sauc. Ok, sauks viņu par Zigi Krēsliņu, ja? Ļoti labs cilvēks, interesants, viņam profanitīs ir, ja? Viņš runā ļoti rupjiem vārdiem, bet mani tas netraucē, ja? Man ausis nesvilst, zini, kā man ausis svilst? Fucking no tās saules, kas tagad man tas spīd virsū. Viņam ir īstenībā nevis visi, bet viņam ir ļoti labi video, ko viņš par politiku drusku runā. Un viņam ir taisnība. Un tev patīk vai nepatīk viņa stils un kā viņš runā visu un kāds viņš izskatās, tas ir ok, ja tev viņš nepatīk. Fucking aizver savu muti un neklausies viņā. Bet es atvēru savu muti un sāku klausīties viņā. Un viņš man uzdarīja inspirāciju par to visu, kad es arī latviski varu, es domāju, ka viss jārunā angliski, es varu domāt latviski, un man var 20,000 cilvēki var skatīties manu ziņu, ko es gribu runāt. Un vienā dienā Mr. Krēsliņš, ja tu skaties manu video, Žigimants, fucking Žigimants, Jesus, mani sauc pats Māris Ozoliņš, ļoti viegli izrunāt, bet tas Žigimants ir kaut kāds, whatever, Žigimants, mēs izdomāsim, kā tevi saukt, varbūt Mr. Krēsliņš būs vienkāršāks nosaukums latviski, kā tevi saukt, ja? Un es tevi izaicinu, nākt uz intervieru mani vienā dienā. Mēs varam caur internetu taisīt, mums nav jābūt, tāpēc, kad es tagad neesmu Liepājā, kur tu esi, ja? Es esmu kaut kur citur. Pēdējos 6 mēnešus esmu šeit, bet es pēdējos 20 gadus esmu bijis vēl kaut kur citur. Bet, ko es gribēju, tev, Žigimants, klausies, tev tas labs, tas video bija par to austrumu robežu, ja? Un tas bija tā inspirācija, kāpēc es teicu, uztaisīšu savu video šeit, ielikšu latviski. Un redzēs, varbūt, ka man YouTube noņems nost un neviens tos videos nevarēs redzēt, to, ko es tagad šeit ierunāju šodien, ja? Un šodien ir augusts. Kurš ir augusts? 24. gads un kaut kāds augusts, kaut kāds 16. 17. augusts, es īsti nezinu, es dienas neskaitu tos datumus, neskatos tā īpaši. Mans topiks šodien bija, man viss ir pierakstīts šeit. Rekur man ir topiki, man ir bullet pointi, rekur jums ir, ja? Šitās ir tās lietas, par ko mēs runāsim. Es esmu sagatavojies, bet man tie topiki ir, man nāca no manas galvas laukā, un es īsti nezinu, ko es runāšu. Zem tā topika, kā tā sarunā izvērstīsies, bet ko es jums varu pateikt, veči, par austrumu robežu ir tā, kad man bija cilvēki Latvijā, gan pazīstami, gan nepazīstami, un visi saka, fuck, mums nāk Indijas iekšā un Pakistāņa iekšā Latvijā, ja? Un ko es jums pateikšu no savas pieredzes, no saviem 20 gadiem, kad man ir 40 vairāk, ja? Man ir drusku vairāk nekā 40, ja? Bet vairāk nekā 20, es esmu 23 gadus neesmu bijis Latvijā, ja? Es esmu bijis ārpusē, dzīvojis gan Ziemeļamerikā, gan Amerikā, gan Kanādā, gan fucking visu kaut kur es esmu bijis, ja? Un joprojām es neesmu bijis atpakaļ Latvijā 20 gadu laikā, bet es plānoju, tāpēc, ka man tas Žigimantis būs jāsatiek vienā dienā un jāparunā viņa aci pret aci, redzēt, cik viņš stiprs ir, cik viņš varēs daudz izdzert. Man ir, teiksim, kā mēs varam apstādināt tos Indijas un Pakistāņus to invasion, ja? Invasions nozīmē, kad viņi nāk vienkārši iekšā mūsu valsti, ja? Latvijā. Latvija vienmēr bijusi, Latvija, Lietuva, Igaunija, Latvija, Litonija, Estonija vienmēr ir bijusi balto cilvēku valsts, ja? Mums vajag par to pastāvēt. Tā ir mūsu legacy, kas ir legacy latviski, es fucking nezinu. Mūsu mantojums, ja? Var pateikt tādā veidā. Es ātrieši, es negribu to video pārāk gar, tas mans būs pirmais video, es negribu, tā kā man vairāk cilvēks sāks klausīties, tad es varēšu varbūt pusstundas video laist iekšā, bet es vienkārši gribu sevi iepazināt, kas es esmu, un nākamajā video es vairāk par sevi runāšu, bet šoreiz runāšu tieši par šo topiku, ko mums vajag darīt ir. Pirmā lieta, ko mums vajag darīt, kā latviešiem, kā īstiem latviešu vīriem, ar pilnu muskuli, mēs neesam nekādi LGBTQ, mēs neesam nekādi fucking zilie, un pederasti, un visi šitie fucking lesbes, un mēs neesam tie, mēs esam īsti vīri, ja? Mums patīk sievietes, ja? Un sievietēm patīk vīrieši, ja? Tas ir normāli, tā kā manā baznīcā to stāstīja.
Pirmā lieta, ko mums vajag implementēt Latvijā, tā kā tad, kad es būšu, nevis ja es būšu, bet tad, kad es būšu prezidents, es implementēšu Second Amendment, kas ir Amerikā. Zini, kas ir Second Amendment? Second Amendment nozīmē to, ka teiksim, ja tu esi piedzimis un uzaugis Latvijā, es runāju tagad par Latviju, piemēram, Amerikā, ja? Ja tev nav kriminālā sodāmība, tev nav felonies, tev nav criminal charges, nothing, ja? Tu vari nopirkt cik vien daudz ieročus tu vari. AK-47, AR-15, Glock 17, Glock 19, you name it, ja? Visus ieročus. Un neierobežotu skaitu ar ammunition. Ammunition nozīmē lodes, buleti, kā tu viņus sauc, patronas, ja? Tādas lietas, ja? Un visas tu vari pirkt un shotguns un visu pārējo, ja? Un ko es uzskatu, jo vairāk ieroči, jo labāk.